Sveiki! Gribēju jūs ielūgt visus, sākot no jauniešiem un beidzot ar vecākiem par jauniešiem, uz lekciju ciklu, vai teiksim vairāk, kā es to noformulēju, Gentlemen and Ladies skolu, sākot ar 4. oktobri, Albertijā 11 Mansardu telpās, kur būs apskatīts, pētīts, izrunāts par sieviešu un vīriešu pienākumiem attiecībās. Kāpēc vajadzīgi pienākumi notiek? Katrs no jums pajautāja šo jautājumu, jo brīži mēs attiecībās atrodamies un pat to nezinām, ka tās ir attiecības. Un mēs sagaidām no otra kaut kādas lielos soļus vai kaut kādas savas iegribas izpildīšanas. Bet šeit mēs vēlamies parunāt un sniegt jums kaut kādas padomas, kādi ir mūsu īsti pienākumi gan sievietēm, gan vīriešiem vienam pret otru. Un uzzināt, kā, pildot savus pienākumus, mēs varam padarīt savas attiecības kvalitatīvākas, kas mūs novada pie laimes un pie saprašanas, kad viens otru mēs varam celt, nevis, kā saka, gremdēt, bet parādīt, cik pasaule tomēr būtu skaista kopā ejot vienu ceļu un saprotot to, kas mums ir jādara attiecībās. Un arī turpinājumam šim lekciju ciklam būs daudz lekcijas, kas palīdzēs mums vairāk saprast, kas tad mēs esam un uz kuriem mēs ejam attiecībās. Būs daudzi, kā saka, mājas darbi arī, kas būs jāpilda, saprotot vienam otru, varbūt padarot šo ikdienišķo rutīnu attiecībās esot par baudāmāku. Vienam otram mēs varam saprast viens otru dziļāk un izanalizēt, uz kuriem tad mēs īstiem un saprast. Tāpat mēs noteikti daudz runāsim par galveniem vīriešu uzdevumiem šajā dzīvē, par mērķi, par to, kā iemācīties uzņemties atbildību, par sievu, par bērniem, par radiniekiem, par visu apkārtējo sabiedrību. Un runāsim arī par to, kā vīrietim vieglāk ir savaldīt savus jutekļus, lai vīrietis neskat jutekļu pavadā, kā saka, lai nebūtu pats vergs saviem jutekļiem. Sievietēm daudz būs noteikti jādzird par to, kad viņām būs jāmācās būt pazemīgākām, pacietīgākām pat vīriešiem, ja mēs neesam tādi kā jūs. Mums vajag ilgāks laiks tam procesam ejot. Un tāpēc ik viens no jums var nākt un ņemt līdz šai lekcijai, kā saka, darboties viņā, runāties un dalīties šajā tā kā liels aicinājums un lūgums, piedalīties šajā lekciju ciklā, uzziniet, izpētiet viens otru, aiciniet savus bērnus, kā saka, pusauģis, lai uzzinātu, kas ir īsti attiecības, lai nebūtu šī bilšanās pirmā kaut kāda lielā, un, kā saka, lēnā garā mēs varam visu izdarīt, tikai ir jāspēr pirmais solis, lai sākam jāapzinās, kas mēs tādi esam. Tā kā es atgādināšu, tiksimies 4. oktobrī 7. Albertijā 11, un sāksim šo Gentlemen and Ladies skolu ar sieviešu un vīriešu pienākumiem, tā kā uz tikšanās.